Jesus FB Gulbene. Ситуация, когда мы спелаем aizsardzībā, перестраховывайтесь. Не надо там на линии играть, подымет он, не подымет. Да? Мы, в принципе, по первому тайму, у нас один эпизод был у них. Он с Марко не смог переиграть, там, в принципе, в такой ситуации. Рома переиграл, 1-0 ведем. Но, Батура, вот что особенно тебя касается, ты защитник. Но ты должен сыграть надежно. Мы ведем 1-0. Я не говорю, что ты не должен подключаться, но ты не можешь всех бросать, ты смотришь, там игрок есть в своей зоне, нет. ФК Елгово! Ша-ла-ла-ла! ФК Елгово! Ша-ла-ла-ла-ла!
Roman Peksalavs. Spēles rezultāts 3-0. В целом мне игра понравилась, ну, кроме, конечно, середины второго тайма и до конца. А так, в принципе, с нашими проблемами, составом у нас, в принципе, ну, очень много людей уехало. И так как мы, в принципе, уже закончили čempionāti. Visas ir nogurušas, visās ir sakrājis gan nogurums, gan arī, teiksim, dažādas sastāv problēmas. Pirmais puslaiks izvērtās samērā līdzīgs. Principā mums bija praktiski tāds pats moments kā pretiniekiem. Pretinieku komandas spēlētājs nespēja viņu realizēt, mūsu spēlētājs iesit. Otrajā puslaikā jau, teiksim, vairāk pārsvars bija mums, tīpaši otrā puslaika otrajā daļā. Nu, redzams bija tas, ka tīri fiziski mēs bijām labāk gatavi un arī maiņas palīdzēja. Teiksim, ja pretiniekiem tomēr nebija iespēja ar maiņām pastiprināt spēli, tad mums maiņas palīdzēja pastiprināt spēli. Un, teiksim, kas man bija, par ko man bija prieks, par to, ka neskatoties uz rezultātu 2-0, puiši centās iesist trešos vārdus, centās ceturtos, nu, spēlēja līdz galam. Ja. Un skaidrs, ka tādās epizodēs, kāds mums bija pašās beigās, Vladislavam Kozlovam bija jāgūst vārti, bet kaut kur pārlieku lielā centība un, teiksim, vēlēšanās gūt vārtus atraucēja viņam, bet, nu, var palielīt viņu par to, ka otrā epizodē viņš necentās tur vēlreiz mēģināt labot savu kļūdu, bet nospēlēja tā, kā vajadzēja komandas interesēs, atdeva piespēli partnerim jau uz tukšiem vārtiem. Tā kā kopumā es esmu apmierināts par spēli, apmierināts par komandas, teiksim, tādu koncentrēšanos.